Pēteris atceļā no mazdārziņa vienmēr iegriežas aptiekā. Labs rīts. Sveiks, Pēter! Plāksteri? Kā parasti. Vai te nav laika zirgu pie meistara aizvest? Nē, baibiņ, tu ārstē vislabāk. Labdien! Šodien mēs aizsākam jaunu diskusiju ciklu sadarbībā ar Latvijas aptiekāru apvienību Mana aptieka. Tas ir zīmols, zem kura apvienojušies Latvijas aptiekāri, lai sniegtu iedzīvotājiem maksimāli augstvērtīgu farmaceitisko aprūpi. Arī, protams, saistībā ar jaunākiem zinātnes sasniegumiem. Jau 2 gadu garumā viņi ļoti cītīgi strādā, lai savu darbinieku kvalifikāciju paaugstinātu, un ir jau sasniegts starpposms. Kas tas ir par starpposmu, to tūliņ mums palīdzēs noskaidrot farmaceite Sandra Karule. Labdien! Labdien! Nu, kas tad īsti ir šis starpposms, kas ir panākts jūsu aptieku attīstībā? Farmācija un ārstniecība vienmēr ir bijusi dinamiska, vienmēr attīstījusies tikai uz priekšu. Ilgi 23 darba gadi, mana prakse farmacijā, visas esam beiguši, studējuši augstskolās, māsaskolās. Un šī pēcdiploma apmācība, farmaceitiskās aprūpes algoritmi, 2 skaisti, gudri, labi gadi. Sakiet, lūdzu, kā cilvēks, kurš ienāk aptiekā, var pazīt aptiekāru, kuram ir šādas zināšanas? Mēs, labās gudrās farmācijas pūces, šādu atzīmi pie darba halāta. Aha, nesājat tādu identifikācijas zīmi. zīmi. Un šī zīme aptiekas telpās. Kā ir biežāk? Cilvēks ienāk aptiekā, viņš jau konkrēti zina, kas viņam ir vajadzīgs. Viņš nāk vienkārši ar savu recepti vai ar savu zāļu nosaukumu, vai arī tomēr viņš pārjautā, kas man būtu noderīgāks. Cilvēki aptiekās nāk saņemt ārstu izrakstīto recepšu medikamentus, mēs konsultējam, skaidrojam. Un otrs virziens, ka mūsu ekonomiskā situācija ir radījusi tādu, kad farmaceits pats pieejamākais no medicīnas darbiniekiem. Jāsaka tā, pat cilvēku sabiedrībā patreiz ir ātras problēmas risinājuma laiks. Cilvēki arī šo medicīnisko problēmu vēlas atrisināt pēc iespējas ātrāk, un pieejamākie esam mēs farmaceiti. Sakiet, vai dažkārt pacienti neizmanto to, ka farmaceiti ir ļoti zinoši un kompetenti un paslinko kādreiz sameklēt savu ģimenes ārstu un kādu īpašu speciālistu, bet ieskrien aptiekā un izstāst savu problēmu un palūdz jūs palīdzību? Tad, klausoties šo te īso aptiekas apmeklētāja stāstu, mums ļoti kompetences ietvaros ir jāizdara precīzi secinājumi, un ir bijuši gadījumi, kad, lai arī mūs vēlētos izmantot kā ārsta aizstājēji, mēs pat veicam sazināšanos ar ģimenes ārstu, norunājam, kā visātrāk piekļūt, nokļūt, satikties. Pastāstīšu mazu piemēru no aptiekāra dzīves. Ierodās klienteite gados un jautās 60 mazas paciņas smektas. Un ar piebildi, kādam laikam man pietiks. Es jautāju tālāk, kas noticis. Un atbildi skanēja, kad cilvēks 3 gadus jau lieto šo preparātu, un viņam ir ļoti smaga caureja. Viņš baidās iet pie ārsta. Jūs saprotiet, doma ir par šūnu pārveidnēm, par onkoloģiju. Un tad, jāsaka tā, man prieks, ka es laikam iedrošināju doties pie ārsta. Tas ir tiešām liels atspējas, ja cilvēks var pēc padomu griezties ne tikai pie savu ģimenes ārsta, bet vienkārši iet arī aptiekā un palūgt. Jā. Es jums gribēju jautāt vēl tā. Bieži vien redzam reklāmas televīzijā visur. Tur brīnišķīgi viss izskatās. Ieej aptiekā, paņem tabletīti, norij un sāpes pāriet tai pašā mirklī. Viss ir kārtībā. Vai dzīvē notiek līdzīgi? Domāju, ka bieži vien ne tā. Redzat, ir tāds ļoti jauks sakām vārds esiet gudri reklāmas upuri. Masu informācijas līdzekļi daudzi piedāvā cilvēkam šo jāsaka, tādu situāciju. Cilvēks nosaka sev diagnozi, saslimšanu, un masu informācijas līdzekļi piedāvā arī gatavu vienu preparātu. Un ar šādu jautājumu viņš dodās risināt savu veselības problēmu. Mums ir jāsaprot, vai šis notikums ķermenī, tātad, ja cilvēkam ir sāpes, un cilvēks pērk pretsāpju medikamentu, ko reklamē žurnāli, vai tas ir atrisinājums tai būtiskai, jo jūs ļoti labi zinat, kas ir sāpes. Sāpes ir organisma vienīgais signāls. Viņš signalizē uzmanību.
ir notikumi dažādi, varbūt nebaidīšu, ja cilvēks gadu laikā, jauns vīrietis ar pēkšņām galvas sāpēm, pašārstēdamies, prasīdams saucamos pretsāpju līdzekļus, un farmācijā to sauc nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi. Tas noslēgums bija ļoti smagas galvas onkoloģijas izmaiņa. Cilvēks pats bija gadu cīnījies saviem spēkiem. Ja viņš būtu kaut vārdiņu bildis, ja mēs to izprasot, būtu viņa patiesu tādu stāstu dzirdējuši. Jā, slimības vēsturi. Protams, pie ārsta. Es domāju, ka mums vēl jāparunā par tādu lietu, kā šie dabīgie līdzekļi un tie ķīmiskie preparāti. Kā to visu sabalansēt? Droši vien, ka ir atsevišķi gadījumi, kad palīdz viens un nepalīdz otrs, vai varbūt pat drusciņai no katra? Ja ir runa par bērniem līdz 6 gadu vecumam un pieaugušiem pēc 69 gadi, tas ir mazliet tāds periods, kad ir ļoti jāvēro, tātad vēlreiz teikšu, savas veselības izmaiņas, un pamatā mēs meklējam speciālistu. Par šīm dabas vielām, kā es teicu, tā pa vidiņām, ne no viena grāvja un ne pa ceļa vidu, ne ar ķimiju, un ajurvēda ir ļoti brīnišķīga, un homeopātija brīnišķīga, katrai lietai savu vietu. Jā, jūs pieminējāt arī mazos bērniņus. Droši vien, ka katrs vecāks vispirms pavisam maziņam zīdainītim padomās, vai uzreiz viņam lietot tos smagos preparātus, vai tomēr ar kādiem pilieniņiem vai inhalācijām vai kā citādi remdēt tās viņa pirmās saslimšanas pazīmes. Vai tas ir pareizi, vai tomēr uzreiz ir pie kā nopietni jāķeras? Ja bērns ir slims, ir jāiet ar ārsta nozīmētiem medikamentiem. Un to vēroju arī savā praksē, kad mazliet mammiņas ir šo ķīmisko ceļu baidās. Es teikšu, kā profesionāli, ja ir nepieciešams, lūdzu lietojiet. Ne jums, vecākiem, šo mainīt ārsta, nolemt to ceļu, kā ārstēt. Profilaksē, jā, ļoti burvīgi. Uzmanīgi ar ēteriskajām eļļām. To varu arī jums ieteikt pat tādas vienkāršas lietiņas, kā terpentīna ziedīti, ļoti prātīgi maziņiem, smērēšanai, lietošanai arī. Tā šķiet tāda ļoti nekaitīga lieta. Jo ļoti jūtīgi bērniņi dzimst. Viņi ļoti jūt un sāks alerģiskas reakcijas. Tā kā jautājiet, prasiet, mēs zinām. Jo jūsu jautājumi mums ir tik noderīgi. Pat kādreiz ir tā, ka cilvēki ļoti ilgstoši riņķo pa aptiekas telpu un gaida to mirkli, kad izies viss ārā un pajautās tikai tādu lietu, ko viņš nekad neuzdrošināsies provincē aptiekas rindā stāstīt, kad vēl cilvēki aiz muguras zina šo notikumu. Cilvēki jūtas neērti. Protams. Ārzemju pieredze ir, ka farmaceita aprūpē šī konsultācija ļoti uzmanīga. Principā viņa nenotiek. Mums tā ir par brīvu. Jautājiet, jūs vienkārši saņemsiet mūsu kompetenci, mūsu to, ko mēs esam mācījušās. Ja mēs zinām, mums ir būtiski jūsu vārdus, jūsu saprast, to mēs zinām. Iespējams, ka cilvēki mazliet baiļojas no tā, ka aptiekās viņiem ieteiks uzreiz kaut ko tādu ļoti dārgu un ļoti nopietnu un tādu stipri iedarbīgu, jo bieži vien tās slimības ir tādas, kuras varbūt arī var ar maigākiem līdzekļiem kaut kā novērst un varbūt nevajag ar lielgabalu uzreiz šaut. Atkal minējuši tā, ka vidēji pēc 50 gadiem uzskata medicīnā varbūt ir mainījies, kas 5,5 saslimšanas pēc 50 gadiem ir vienam cilvēkam, ieskaitot kariesu un dažādas tādas prozaiskas lietas, bet runāsim arī nopietnas. Tātad būs gan lielgabali, būs gan arī vieglākas lietas, bet kompetence ir tā, un ko mēs drīkstam bez receptūram, kur ir mūsu robeža. Tātad sastrādāsimies. Šī saruna šodien ir galā. Bet gribu jums atgādināt, ka 20. septembrī mēs turpināsim sarunāties ar Mana aptieka farmaceitiem, un tajā raidījumā tā būs Ilona Rūķe, kas stāstīs jums par kompensējumu zāļu sistēmu Latvijā. Bet šodienas raidījumu nobeidzot vēl paskatieties mazliet Manas aptiekas sagatavoto video sižetu. Inese un Vilis dzīvo laulībā jau 31 gadu. Man liekas, ka es viņu vairs nemīlu. Kas tad, Zeķis nevar atrast, kad ieiet veikalā mūžīgi pazūd. Bet dzer taču viņš nedzer. Vienmēr kārtīgs. Jā. Mana aptieka vienmēr saprot un palīdz. Kur meklēt atsaucīgu farmaceitu, mums jau tā kā būtu skaidrs. Tagad par kaut ko citu.
Manuprāt, stipri kauli tas ir tad, ja tu pakrīt un tu nesalūsti, ja tu piecelies un var aiziet tālāk. Jāsāk rūpēties par kauliem jau tad, kad bērns dzimst un tūlīt pēc piedzimšanas, jo cik rāda mana pieredze, tad mūsu klimatiskajos apstākļos nemaz nav tik viegli uzņemt daudz nepieciešamā kalcija, kas ir vajadzīgs cilvēkam, lai būtu stipri kauli. Ja man jautā, kā es pati to ievēroju, protams, ka nē, un es domāju, ka varbūt tas saistīts ar to, ka es nāku no laukiem un es visu mūžu pieturos pie kaut kādas tādas zināmas ēdienkārtas, kurā lauku cilvēku un manu vecmāmiņu un vectēvs jau droši vien no savas pieredzes senis ir kaut kā sabalansējuši kaut kādā veidā tos ēdienus tā, lai viņi būtu veselīgi un lai, vismaz nebūtu problēmas ar kauliem. Cilvēks jau ir tāda dīvaina būtne, ja viņu neskar personiski vai nav rādu un draugi saskārušies ar tādām lietām, tad par to interesējās visai maz, un es tiešām smalki sakot nezinu neko daudz par osteoporozi. Kas ir interesanti osteoporozei, kad veicot aptauju sieviešu vidū, apmēram 90% sieviešu pasaka, kad viņi zina, kas ir osteoporoze, kādas ir šīs slimības sekas, bet lielākā daļa šo sieviešu nepieļauj to, ka šī problēma varētu skart viņu personiski. Tas bieži vien kalpo arī par iemeslu, kāpēc šī diagnoze tiek atklāta vēloti, jo ne jau par velti osteoporozi mēs saucam par klusējošo slimību, jo ļoti bieži pirmā šīs slimības izpausme ir lūzums. Galvenā osteoporozes diagnostika tā ir kaulu minerālā blīvuma mērīšana ar centrālās osteodensitometrijas metodi. Šī metode ir ātra, nesāpīga un ļoti informatīva. Centrālā densitometrija būtu jāveic katrai sievietei pēc menopauzes iestāšanās, kā arī tad, ja sievietei ir aizdomas par to, kad viņai varētu būt osteoporoze. Piemēram, viņas ģimenes sievietēm ir šāda problēma bijusi, vai mātei ir bijuši atkārtot lūzumi agrā jaunībā, vai varbūt sievietei nesasniedzot menopauzes vecumu, jau ir bijuši lūzumi. Jāpievērš noteikti uzmanība tad, ja sievietei ir kādas blakus saslimšanas, kas varētu veicināt osteoporozes attīstību. Tās ir dažādas vairogdziedzera problēmas, tās ir kuņģzarņu trakta problēmas, kur ir traucētas kalcija un mikroelementu uzsūkšanās, tās varētu būt reimatiskas saslimšanas, cukura diabēts. Visu atlikušo mūžu mums ir jārūpējās par savu kaulu stiprumu. Tātad tā ir kārtīga kalcija preparātu, D vitamīnu preparātu lietošana. Tās ir fiziskās aktivitātes, kas stiprina muskulatūru un saites, nostiprina, kas līdz ar to mazina kritiena risku, līdz ar to arī mazinās lūzuma risks. Protams, jāņem vērā, kad mēs dzīvojam tādā klimatiskā zonā, kurā, piemēram, D vitamīnu uzņemšana mums ir ļoti apgrūtināta, jo D vitamīns ir tas vitamīns, kuru mūsu organisms neuzņem ar uzturu. D vitamīns normā mums veidojās ādā, saules ietekmē. Kalcija uzņemšana mums pirmām kārtām ir ar uzturu. Tie ir piena produkti, tie ir daudz dārzeņu un zaļumi, kas satura kalciju. Ļoti būtisks osteoporozes procesā ir arī vitamīns K2. Osteoporoze vienmēr ir bijusi pietiekami liela problēma mūsu pacientiem. Patiesībā dabīgu līdzekļu pret osteoporozi ir tomēr maz. Pirmkārt, pacienti vēršās pie mums ar jautājumu, ko darīt, lai nesāktos osteoporoze, lai mazinātu kaulu lūzuma risku. Pirmais, kas gan mums, gan pacientiem ienāk prātā, ka šādos gadījumos jāsāk lietot ir kalcija preparāti. Viss būtu ļoti skaisti un pareizi, bet ir pierādīts, ka kalcijas organismā var būt arī krietni par daudz, kurš savukārt var izgūstnēties asinsvados, asinsvadi var kļūt daudz trauslāki. Tātad kalcijs it kā var pat nodarīt vairāk sliktu nekā labu gadījumos, ja tā ir par daudz. Savukārt Japānas zinātnieki ir atklājuši, ka tieši vitamīns K2 ir tas, kas nodrošinās, lai kalcijs jūsu organismā aiziet tur, kur tas ir nepieciešams. Pirmām kārtām kaulaudos. Šāds dabīgais preparāts ar vitamīnu K2 ir pieejams arī pie mums. Osteokomplekss K2, kur sastāvā ir kalcijs, vitamīns D3 un vitamīns K2.
Osteoporozes terapijā ir ļoti svarīgi saulaicīgi sākt šo ārstēšanu. Ja? Tātad, lai sāktu saulaicīgu ārstēšanu, ir nepieciešama saulaicīga slimības diagnostika. Protams, ja ārsts diagnosticē osteoporozi jau izteiktā formā, tāda galvenā ārstēšana būs osteoporozes medikamenti, bet tomēr jāsaka, ka ar to ir par maz, lai mēs par visiem 100% veiksmīgi veiktu šo ārstēšanu. Ļoti būtiski ir taisni šī kalcija, D vitamīna pareizu uzņemšanu. Un pētījumi attiecībā uz kaulu vielmaiņu turpinās vēl joprojām, un pēdējo gadu pētījumi taisni pierāda K2 vitamīnu nozīmi. Ja? Un ir pierādīts, ka K2 vitamīns sadarbojoties kopā ar D vitamīnu veids taisni šo te pozitīvo ietekmi uz kaulu. Ja mēs tā konkrētāk skatāmies, ko tad izdara, teiksim, K2 vitamīns, ja? Tad K2 vitamīns veicina kaulu veidojošo šūnu, jeb osteoblastu darbību un veicina šo te K2 vitamīnu atkarīgo osteokalcīnu sintēzi šajās šūnās. Un osteokalcīns, tas ir kā tāda matrica kaulā, kas piesaista kalcija ionus, kā tādus klucīšus, lai veidotos stiprs kauls. Un otra tāda ietekme šim K2 vitamīnam ir bloķēt osteoklastu, jeb kaulu noārdošo šūnu darbību. Līdz ar to kauls tik ātri nenoārdās, bet pastiprinās jauna kaulu veidošanās. Osteokomplekss K2 ir ieteicams tātad sievietēm pirms menopauzes periodā, gan arī visu menopauzes periodu, gan pēc tā, kā arī pusauģiem, kuriem ir strauji augošs organisms un palielināts risks kaulu lūzumiem, sportistiem pie lielām slodzēm un aktivitātēm. Pamatos ir saulaicīga un precīza osteoporozes diagnostika.